Paspēris pārus nedrošus soļus, Kauliņš apostīja apkārtni un gaisu. Galvā nebija neviena saprotama doma. Deguns kā par spīti ne agrāk ne vēlāk nefiltrēja smaržas, kas norādītu uz kuru pusi mājas. Saprašana par debesu pusēm ar nebija. Pilnīgs apjukums. Sajūta, ja kāds sauktu vārdā, pat tas likās, ka šorīt ir aizmirsies. Jāatzīstas, nav jau jausmas, uz kuru pusi ir mājas, kurā pilsētas galā vai malā atrodos. Ja šī nakts skrējienam būtu izsekošanas kamera, tad tā norādītu, ka viņš ir pilsētas otrā galā, diezgan patālu no Sarmītas mājām. Bailes, izmisums, neziņa, apjukums, ilgas, skumjas un gurkstošais vēders, šie visi kā svētku salātu sastāvdaļas veidoja Kauliņa izjūtas. Pārgurušais un apjukušais suns bija iesnaudies. Viņu iztraucēja, varētu pat teikt pārbiedēja, stipra klepošana. Kauliņš uztrūkās kājās, un bailes bija sakritušas tur. Nevienu ķepu viņš nevarēja pakustināt. Ko tad tu te? Esi no miermīlīgās sugas? Laikam jau no salūta slēpies, ko, Sēcošā balss Kauliņu uzrunāja. Viņš pārbiedētām acīm raudzījās, bārdainā sejā, galvu sedza ar pāris caurumiem rotāta, savulaik bijusi balta cepure. No tās, kā tam pie kafejnīcas, kurš teica ho, mati, tikai šim bija sapinkājušies un likās, ka vēl garāki. Ap kaklu, kā no cīsiņa noņemtais celofāna apvalks, karājās šalle. Zem netīri melnā mēteļa rēgojās padilis zils džemperis. Mēteļa paduses ieplīsušas, it kā no turienes gatavotos dīgt spārni. Kājās, kas to vairs atceras, kādas krāsas bikses. Viena stara laikam vēl gribēja pielīdzināties jauniešu kategorijai. Ļāva, lai uz tās kā okeāna kontūros globusa caurums. Lai to tad it kā akcentētu, pavilktas otras apakšā, zilā krāsā. Kājās nošķiepti gan no priekšpuses, gan aizmugures zābaki. Radās iespējas, ka tie vai pusi mūža ir iesprostoti zem kādas preses, un tagad kā cietumnieki pēc soda izciešanas palaisti brīvībā, kalpot tad šim valkātājam. Sastaptais aptinis ap roku, kā dārgumu, turēja plasmasas maisiņu. Kauliņš gribēja jautāt vīrietim to pašu, kāds tad tu pats esi, no miermīlīgo sugas vai agresīvo, varbūt jau laicīgi jāieņem starta pozīcija. Tāds kopts izskaties, droši vien, kā aizlaidies no tā salūta. Nu, kā ta būs, ko? Pastiepa savu netīro roku, lai aposta sastaptais sarunu biedris, tā teikt pirmais šajā jaunā gada rītā. Kauliņa asā oža sajūtās kā cilvēka deguns, kuram pieliek klāt ožamo spirtu. Iesitās kaut kad ēstas reņģes, tad vēl desas smaržu nokrāsas ar pavīdēja, zemes tumīgais aromāts un kaut kas ļoti nepatīkams, pat ļoti. Kauliņa degunam vajadzēja iepazīt grādīgo dzērienu aromātu. Viņš nebija radis atklāti izrādīt nepatiku, arī šoreiz. Šo visu sajūtot, tikai atkāpās. Tad jau esi no miermīlīgajiem, es tā teikt no svinībām, biju pie Toļika. Jaunais gads kā nekā, vot tagad velkos mājās. Ai, nu kādas mājas? Šķūni ir man tur ierīkoti apartamenti. Un pats stāstītājs sāka zviegt tādus nepatīkamus smieklus, ka pat Kauliņš vēl atkāpās vienu soli.
Tu tāds bailīgs. Beidz, es tak neesmu necilvēks, ka lopam darīšu pāri. Beidz. Paga, man tak Toļika Larisa ielika kaut ko uzkost, lai vismaz šodien ir ko māgā likt. Nolika zemē savu nesamo un mēģināja ar čaukstošajām skaņām un palēlinātajām kustībām to atvērt. Nu paskat, sviestmaize, velns, desa nozvēlusies nost. Šenu uzēd, un iedeva Kauliņam apkaltušu maizes riku ar paplānu sviesta kārtu un jau paglumējušu desu. Izsalkums bija, tāpēc šis likās ļoti garšīgs. Kamēr Kauliņš ēda, tikmēr sastaptais svešinieks, turpat notupies, kūpināja paburzītu cigaretes izsmēķi. Ar varu līdzi nevilkšu, ja gribi vari ar mani. Šiku dzīvošanu nevaru piedāvāt, bet par kādu grādu jau tur siltāks ir nekā šeit, tāpēc izlem pats. Nosviedis pāri palikušo milimetru no it kā cigaretes, runātājs piecēlās. Nu nāksi, padauzot pie gurna, viņš uzrunāja Kauliņu. Tā jau lādzīgs izskatās, pat uzcienāja mani, varbūt apmesties pie viņa. Padzīvošos, varbūt tās bailes un apjukums pāries, tad arī atradīšu ceļu pie sarmītes. Varbūt pat šis cilvēks to palīdzēs izdarīt. Prātoja Kauliņš un pieņēma lēmumu, kā jau var noprast, dosies svešiniekam līdzi. Viņš pa priekšu, Kauliņš nopakaļ. Vēl līkumoja pa daudzām ielām, piestāja kaut kādā apšaubāmā vietā, pie noplukušas mājas. Vīrietis pieklauvēja pie loga. Likās, ka no tāda sitiena logas stikls izbirs no rūts, jo varēja redzēt, ka tas pēdējiem spēkiem turas savā ierādītajā vietā. Pavērās aizkari, un rokas žests rādīja, ka jādodas uz durvju pusi. Atvērās durvis. Cik ņemsi? 1. Nosauca summu par pirkumu. Kauliņa šodien sastaptais saujā stumdīja monētas. Velns, 10 centīmu pietrūkst. Tad nekā, atbildēja durvīs stāvētājs. Nu varbūt ņemsi suni to trūkstošo grašu vietā. Labs suns, nav agresīvs. Da liecies mierā, man nevajag tavu plušķi. Zīgi, kāds plušķis, paskat, cik labi barots, kāds kažoks. Būtu šodien saule, pat spīdētu tas labais apspalvojums. Tu sajēdz, kur es likšu otru suni? Man jau pašam ir savs, tā vēl man trūka, ka sāks abi griezties. Bet man vajag, saproti, līdz vakaram neizvilkšu. Labi, došu uz parāda, bet pie nākamā piemaksāsi par šo, un bez jokiem, saprati? Skaidra lieta, Zigi, tu taču mani zini. Jā, pievēra durvis un pēc brīža padeva kaut kādu stikla pudeli, kuru pircējs kā trauslu ziedu ielika azotē. Davai, laimīgu jauno gadu, laimīgu. Turot saujā samaksu par pirkumu, noņurdēja pārdevējs un sparīgi aizvēra durvis. Kauliņš jau tipināja, jo pa priekšu gājējs jau soļus lika steidzīgākus. Iegriezās kaut kādā pagalmā un atvēra kā no skaliem veidotas durvis. Šī vieta tiešām nevarēja pretendēt uz mājas nosaukumu. Tiešām šķūnis. Nu ej iekšā, nelaidīsim augstumu, jau tā te tūlīt telpu varēs redzēt. Mēģināja būt viesmīlīgs namatēvs. Kauliņš ienāca un nesaprata, kur un vai var apgulties. Vīrietis iekārtoja tādus kā auduma maisus un papliķējis pa tiem teica: ņem, pa labu, būs jau labāk kā gulēt sniegā. Kauliņš atgulās, drīzāk apsēdās, jo vēl šajā vietā nejutās droši. Namatēvs, vai drīzāk šķūņa,
izņēma no azotas iegādāto preci, atgāza galvu un pirmo malku norijot saviebās. Kauliņš sajuta to pašu nepatīkamo smaku, kāda sēdēja arī uz šī cilvēka rokām. Vot pasaki man, kā lai es tevi saucu? Tev siksne ir, naču, varbūt tur kas rakstīts. Piegāja pie suņa, apētīja kakla siksnu. Nē, vecīt, nekā tur nav. Paga, ieraušu vēl drusku, varbūt kas ienāks prātā. Savu nodomu izdarīja un sāka grābstīt kaut ko istabas, neistabas stūrī. Tika uzmeklēts kaut kas līdzīgs malkai. Kauliņš tagad tik ieskatījās, ka starp visiem krāmiem stāv neliels metālisks, kaut kas līdzīgs krāsniņai. Saimnieks mēģināja iekurināt, telpa sadūmoja, suns sāka sprauslāt. Nu, ja, vārga nāsts tev, tūlīt iekursies un būs labi. Acīm redzot, šo viņš nedarīja pirmo reizi, jo tiešām pēc brīža iekurināšanas sistēma sāka pildīt savu uzdevumu. Laikam uz to vīrietis atkal pielika pie lūpām stikla pudeli. Nosprauslājās. Ko tad tu dzer, ja tik pretīgs? Raugoties sejas šķobītājā, prātoja Kauliņš. Nu, ko skaties uz mani? Nu jā, vārda taču viesim nav. Nu, ļauj padomāt. Piemetot kaut ko līdzīgu kurinājumam, teica Kauliņa telpas kaimiņš. Paņēma veco avīzi. Jāpaskatās, varbūt te kāds vārds uzrunās. Šodien galva kā izslaucīta. Labi, ka no ziga šito dabūju, savādāk jau gulētu ar galvas sāpēm. Acis savilcis, laikam burti par daudz lēkāja, mēģināja kaut ko saburtot. Ai, nekā te prātīga nav. Nosvieda lasāmo zemē. Atkal apmierināja savas it kā slāpes. Tev jau varbūt gribas dzert tūlīt. To noteicis paņēma kaut kādu ielocītu plasmasas trauku, pavēra durvis, iegrāba sniegu un šo visu nolika tuvāk krāsneņai. Pakusīs varēsi palikt. Citam man nav ko tev iedot. Man jau sen neviens te nav bijis. Atvainojos, ka viss te tā teikt pa prasto. Sagrabināja kabatā kaut kādu kā vēstures liecību no cigarešu pasaules. Pavēra krāsniņas durvis, salika no tikko nosviestās avīzes kaut kādu veidojumu, ar kuru var piepīpēt. Turot zobos mazo pīpes puļķīti, runāja. Davai, saukšu tevi par jauno. Šodien tak jaunais gads, tā teikt jauns gads, jauna apņemšanās, jauna dzīve. Tāpēc būsi jaunais. Kauliņam tagad pie visa piedzīvotā un pārdzīvotā jāiegaumē jaunais vārds. Mēģināšu būt pieklājīgs. Tas nekas, ka esmu bomzis, nu tā literāri bezpajumtnieks, bet cilvēciskās manieres neesmu aizmirsis. Jaunais mani sauc Edgars. Kā uz sapazīšanos viņš pasniedza jau pakusušo sniega trauku, lai padzeras, bet pats no sava trauka. Jaunais, kas ir ko? Skaties uz mani tādām pārbiedētām acīm. Nu, nedarīšu tev pāri, un noglāstīja jaunajam galvu. Zini, es jau te pusgadu šita dzīvoju. Agrāk jau biju kā visi kulturāli cilvēki, pat uz darbu gāju. Neticas, ne? Vot gāju, jā. Skolā man galva nebija cieta. Bija reizes, kad atnācu uz skolu, visi kaut ko tur lasa, raksta, tādi nervozi. Izrādās, šodien kontroldarbs, a es palaidi šito garām. No sola biedru uzzinu vismaz tēmu, par ko tad jāraksta. Domāju, ai, kas būs, būs. Rezultāts neticēsi jaunais. Darbs viens no labākajiem. Ot šitā bija. Mēģināja vilkt dūmu, neapdedzinot bārdu.
Ai, jauzēt kaut kas, ne? Ko tā Lariska te vēl man iemeta? Paskat, kaut kāds trauks. Atvēra to, pielika pie deguna un ievilka trauku satura smaržu līdz pašam plaušu galam. Tak rosols, nu glauni, kas vēl tur? Izņēma 2, kā 100-gadīgu pensionāru pāri ar sakrunkotu vaigu, sardeles. Tev viena, man otra, jo šaubos, ka tu rosolu ēdīsi. Nolika uz jaunā guļas vietas Lariskas iedoto. Labi, ka Toļika brūtuška tai veikalā šeptē, tad atlec mums sarkas. Gremojot rosolu, viņš turpināja. Tak es pēc skolas nezināju, par ko mācīties tālāk. Ar mutarīti aprunājos, lai pats lemju, ko es jauns gurķis zinu. Tad aizgāju mācīties par remonta atslēdznieku. Sāku šancēt turpat dzimtajā pusē par atslēdznieku. Darbs ne patika, ne īsti nē, maize jau jāpelna. Tad sapazinos ar Ināru, sievu, apprecējāmies. Dzīvot sākām pie manis, pie mutarītes, ko tam man nekā nebija. Māja pietiekoši liela, vai tad nesadzīvosim? Stāstu pārtrauca sparīga pāris rosolu kumosu košļāšana. Tos noskalot nepatīkamās smakas šķidrumam. Jaunais, skatos, ka tu baigi labi klausies, neesi kāds spiegs, ko? Atskanēja gārdzosies smiekli. Paga, jāiemet tak vēl kas, citādāk nosalsim kā prusaki. Janvāris kā nekā jaunais, dzirdi? Dzirdu, gribējās teikt jaunajam. Ināra laba, vismaz no sākuma bija. Abas ar manu mutari sadzīvoja, es maucu savās darbnīcās. Tie, kuri gribēja, tā teikt, tikt pie kārotās izvirpotās daļas, nāca ne ar tukšām rokām. Šmiga, tā jaunais dara brīnumus. Tad arī atnesa trauku, un lieta darīta. Otrā dienā visu esmu izvirpojis. Bet tak manām kundzēm tas nepatika, ne Inārai, ne mutarei. Abas bubina, katra pie savas auss. Kad jau piedzima dēls, tad jau noturējos. Veselus 2 gadus, jaunais 2. Pats nezinu, kā viss iegāja vecajās sliedēs. Tad pieņemām lēmumu, ka otrs bērns varbūt mani vedīs pie prāta. Pasaulē nāca meita. Turējos jau. Jaunais, turējos. Tad nolēmu, braukšu ārstēties, jo ģimene man svarīga. Biju gatavs darīt visu. Piesita pie krūtīm tā, ka nobūkšķēja dobja skaņa. Jaunais pats satrūkās no tās, jo viņa saspringtie nervi no jaungada naktī piedzīvotā vēl nebija atslābuši. Pielietoja vēlreiz šķidrās konsistences sarunas raisītāju. Edgars noslaucīja ūsas un duļķaini veroties jaunajā turpināja. Aizbrauc no šitā draņķa tikt vaļā. Pat darbā sarunāja. Tie ar mani atbalstīja. Mājās sarunāju, ka gaidīs. Jo viss taču pēc tam mainīsies uz labo pusi. Jaunais. Šo tikko iedoto suņa vārdu Edgars izkauca kā vilks uz mēnesi. Jaunais to visu klausījās, tāpat kā Astras atmiņu stāstus. Tikai šie iztika bez vizuālā papildinājuma. Atgriezos, it kā viss labi. Strādāju, nesu naudu, piedalījos ģimenes dzīvē. Mutrei piepalīdzēja ar mājas soli. Tur kādu vāgu uzrakt, ūdeni no dīčas saltunīcai atnest. Bet jūtu, ka Ināra tāda savāda. Jaunais, tāpat kā tev šonakt sirds pa muti lēc ārā no salūta, tā man bija, kad uzzināju. Pa to laiku, kamēr es cīnījos, lai tieku vaļā no zaļā pūķa, tikmēr manējā saostījusies ar citu. Jaunais, tu to spēji aptvert. Tāda kā,
no jūsu suņu vidus. Viss cauri. Nevarot šī noticēt, ka varu mainīties un dzīve būs bez dzeršanas. Savāca bērnus un prom. Saproti? Prom. Mūtere ar vēl uz rētām sāli kaisa. Tu tāds, tu šitāds, vajadzēja ātrāk domāt. Visa ārstēšana kaķim zem astes. Atsāku. Tad arī darbā sāku kļūdīties. Tad vienam nesmu precīzi izvirpojis, tad otram aizmirsu laikā izdarīt. Vienmēr sakot, viss bija Tai mājā nevarēja ilgāk izturēt. Ināras nav, sīko ar, vēl mutere kā motorzāģis zāģē. Tāpēc atkūlos uz šejieni. Cerēju, jauna vieta, moš kaut kas mainīsies. Bet, kā redzi jaunais, nekas nemainījās. Darbu dabūju, no sākuma turējos, bet zini, kā jaunā kolektīvā kāds uzliek pudeli, atteikšos, teiks necienu, un slūžas vaļā. Edgars laikam gribēja sagrābstīt māju omulīgo sajūtu, tāpēc krāsniņā piemeta pārpalikumus, jo šeit bija tā, kamēr blāvā liesma kvēloja starp metāla muti, tikmēr skopais siltums drīzāk aizvējš, telpā bija. Kad liesma apdzisa, tad kā mistiskā pasakā. Viss aptinās sasalumā un var redzēt janvāra augstu elpu. Dzīvoju pie paziņas, sāku dzert. Viņš mani brīdināja, ka ja šitā, tad jāmeklē cita dzīves vieta. Domāju, ka mani tik pabaida. Bija dienas, kad bija tik sūdīgi, ka netiku uz darbu. Dabūju tur ar brīdinājumu vēlreize un atlaidīs. Johaidī, gan darbā, gan tas paziņa savus brīdinājumus izpildīja. Darba nav, dzīvot ar nav kur, klīdu kā veca nauda. Tad pie viena pudeles brāļa pārņokšņoju, tad pie otra. Darbu neesmu vairāk meklējis. Jaunais, paskaties, kāds darbs, pēc kā es izskatos. A šite man atļāva pārzīmot Lariskas māte, ar noteikumu, ka nenosvilināšu. Tagad kārta no kabatas izvilktajam, jau iepriekš kāda cita mutē pabijušam cigaretes galam. Edgars uztaisīja nākamo, paštaisīto piepīšpēšanas meistarojumu. Jaunajam jau sāka nākt snaudiens, jo notikumu ir tik daudz, tāpat kā stāstu. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.